Pretpieteicies runāt deputāts Arturs Kaimiņš. Te jau visiem deputātiem ir ēpasti, ne jau tikai Sudrabs kundze jums vienīgai. Es arī saņēmu iesniegumu, ne, bet ielūgumu šodien konferenču zālē, Doma laukumā 4, Altuma konferenču zālē. 17. gada 23. februārī no 4 līdz 6 tiek veikta diskusija, kurā piedalīsies Kanādas starptautiskās tirdzniecības ministrs, augsta ranga cilvēks. Tad mums piedalīsies ārlietu ministra parlamentārā sekretāra, Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ēriks Ojārs Kalniņš. Būs arī Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāji, būs arī no Eiroparlamenta deputāts. Būs gan arī, kas tik nebūs, lai paskaidrotu, kas ir CETA. Un tas šodien būs 4. No 4 līdz 6. Un Sudrabs kundze, ir 2017. gada 23. februāris. Un ja koalīcijas padome ir vienojusies, ka CETA šodien tiek izskatīta un 3. lasījumā pieņemta, tad viņa tiek pieņemta. Ja jūs atvainojiet, to nesat joprojām sapratusi, tad nāciet pie manis uz privātu stundām. Es jums to pastāstīšu individuāli. Savukārt, visiem pārējiem deputātiem, kas pirmdienās tiekās koalīcijas padomē, protams, kad nekādā gadījumā balsojiet pret. Ministra kabinetam nekas nav jāskaidro, Latvijas sabiedrībai pat jāpaskaidro, kas notiek ar CETU. Tas nav jādara, līdz ar to jums ir jābalso pret, tas nebūs prātīgi. Pēc tam veikals Polīt ir diskusijas, un pēc tās diskusijas var uz glāzi vīnu doties, ja gribās. Katrā ziņā, dāmas un kungi, CETA šodien, es domāju, vai tas ir tik vitāli nepieciešams, ka tieši šodien, un mēs nevaram nedēļu pagaidīt, lai šie te augstie ranga kungi, ierēģi, varbūt izskaidrotu to. Jo iedomājieties, kas tad notiksies. Nu, padomājiet paši. Visu, ko es šeit runāju, tas viss paliek. Tas viss paliek stenogrammās, tas ir ierakstīts, un pēc tam var atsaukties. Kaimiņš teica tā, vai kaimiņš neteica tā. Tāpatās būs par CETU. Kad kāds teiks, ir tā, un pēc kaut kāda laika izrādās, ka tā lieta nemaz tā nenotiek. Un pēc tam, uz ko jūs atsauksieties, jo šobrīd ir vienkārši kolektīvā atbildība, ka atbildīgs nav neviens ne par ko. Ļaujiet sabiedrībai izskaidrot šiem cilvēkiem. Jūs šobrīd gribat vienkāršā veidā nobalsot un pēc tam iet un skaidrot. Kāda jēga? Tāpēc lūdzu balsojiet pret un ļaujiet koalīcijas rulim strādāt. Viņi ir pieņēmuši lēmumu. Jauku dienu! Balsosim par likuma projektu par visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu CETA starp Kanādu no vienas puses un Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses atbalstīšanu 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 5, atturas 1, likums pieņemts. Liels paldies!